Vēlreiz labrīt. Un tad varam sākt. Mani sauc Jānis Berķis. Prieks jūs šodien redzēt. Sākumā nedaudz tehniskas lietas. Tad mums būs šis webinārs, es teiktu, aptuveni 30 minūtes, un pašās beigās būs iespēja uzdot jautājumus, bet jūs viņus varat rakstīt uzreiz jau čatā. Pēc tam beigās es pievērsīšos un arī apskatīšu šos jautājumus. Un, webinārs tiks ierakstīts, un tiem, kas pieteicās, arī nosūtīts būs ieraksts. Un īsumā tas arī ir viss. Okay. Varam sākt. Tātad šodienas galvenā tēma ir, tātad, kā būvnieki Latvijā un arī citās valstīs samazina vai novērš dārgas projektēšanas un tāmēšanas kļūdas pirms būvniecības uzsākšanas, pielietojot būvniecības informācijas modelēšanas tehnoloģijas. Un kā viņi to dara, pat ja projektēšanas fāzē vispār nav bijis nekāds BIM process. Mūsdienās kļūdas projektos projām ir diezgan daudz, tā skaitā arī kļūdas tāmēs, bet tās maksā arvien dārgāk. Tas, protams, rada zaudējumus būvniekam, kvalitātes problēmas, neapmierinātus klientus, un varbūt sačakarēta reputācija. Tajā pašā laikā tas, ka projektēšanas fāzē ir bijusi kaut kāda būvu informācijas modelēšana, ir bijuši izstrādāti kaut kādi modeļi, varbūt atsevišķām disciplīnām vai visām disciplīnām, nenozīmē, ka tas reāli būvniekam palīdzēs un ka projektā nav kļūdas. Tajā pašā laikā arī bieži mēs redzam, ka ir tādas absurdas prasības un kaut kādas gaidas no BIM, kas rezultējas pretējā rezultātā, kad ir no šīm absurdajām prasībām, piemēram, attiecībā uz detalizāciju vai dažādiem BIM pielietojumiem, rodas aizkavējumi. Tāpat arī ir projām kļūdas risinājumos, un galu galā tiek izstrādāta lieka informācija, kuru neviens nepielieto. Savukārt ir būvnieki, kas aktīvi pielieto BIM ikdienā, un pielietojot pareizas stratēģijas, viņi iegūst pat, ja šie projektēšanas fāzes modeļi nemaz nav pieejami. Un viņi izcer laicīgi kļūdas projektā, iegūst precīzākus būvapjomus un plāno būvdarbus gudrāk. Šodien tad jūs uzzināsiet dažas no populārākajām stratēģijām, ko būvnieki izmanto, tātad, lai BIM pielietot savā labā, kā pārbaudīt projektu kvalitāti un atklāt problēmas pirms tās kļūst par dārgu kļūdu objektā, ko darīt, ja modeļu vispār nav, un kā radīt šos noderīgos risinājumus arī no 2D būvprojekta, kā iegūt būvapjomus no vienkāršiem modeļiem un arī plānot darbus. Un visbeidzot, kāpēc BIM nav tikai projektētājiem un kā to izmantot tieši būvnieku interesēs. Īsumā par mani. Mans ceļš ar BIM tehnoloģijām sākās pirms aptuveni 15 gadiem, kad es kā students, būvinženieris sāku testēt un pielietot BIM būvkonstrukciju projektēšanā paralēlā uzņēmumā. Un tur bija iespējams izmēģināt arī sadarbības ar dažādām disciplīnām un saprast, kas no BIM tiešām strādā un kas var palīdzēt. Un jau tad, pirms šiem 11 gadiem, bija pirmie secinājumi, ka veidojot pareizu stratēģiju un sadarbību, darbu var paveikt ātrāk un kvalitatīvāk nekā tantes ar lielu pieredzi. Es skatos, ka ir kaut kādi komentāri par skaņu, bet šķiet, ka skaņa lielākoties visiem ir. Ja jums ir kaut kādi tehniski jautājumi, droši uzreiz rakstiet, es paskatīšos. Tālāk mans ceļš bija saistīts ar dažādām aktivitātēm, gan tā skaitā ar standardizāciju, kuras joprojām esmu iesaistīts, tātad ar BIM standartiem, gan arī ar izglītošanu un dažādu konferenču organizēšanu, vadot biedrības un tātad arī popularizējot šo BIM attīstību Latvijā. Šobrīd mans fokus ir galvenokārt uz palīdzēšanu pasūtītājiem, tā izskaitā būvniekiem, vai nu iegūt BIM savos projektos tā, ka tas palīdz sasniegt kaut kādus mērķus un dabūt šos iegūmus, vai arī tad palīdzēt piegādātājiem izpildīt pasūtītāju prasības. Man ir bijusi iespēja darboties vairāk kā 100 dažādos projektos, ne tikai Latvijā, bet arī tādās eksotiskās vietās kā Abu Dabi, Bruneja, Lielbritānija. Un tie ir bijuši gan ļoti lieli projekti, gan arī pavisam maziņi projekti.
Un paralēli BIM es vienmēr esmu izmantojis un testējis arī pavisam maziem projektiem, piemēram, remontējot dzīvokļus, apsaimniekojot dažādus īpašumus un arī 21. gadā projektējot un būvējot savu māju. Un tas man ir palīdzējis saprast, kas no BIM sniedz reāli iegūmu, arī ļoti mazos projektos, un kas ir pilnīgi liekas. Un to es bieži arī redzu lielos projektos, kad bieži tiek izsviesta nauda, prasot kaut ko, ko neviens nelieto, un kas sniedz ļoti mazu pievienoto vērtību. No būvniekiem es bieži esmu dzirdējis, ka BIM lielākie iegūmi ir tieši projektēšanas fāzē, un ka būvdarbos ir mazs labums. Bieži gan ir tā, ka projektēšanas fāzē, pat ja viņš ir BIM ir bijis, tas nenozīmē, ka būvdarba fāzē būs mazāk problēmas. Tāpat ir šīs kļūdas risinājumos, kļūdas tāmēs, bet ir tātad šie būvnieki, kas pielieto BIM ikdienā ne tikai, lai izpildītu pasūtītāju prasības, bet tieši izmantot BIM savā labā. Tādējādi viņi samazina gan problēmas, gan, piemēram, aizkavējumus, šos neapmienotos klientus, un, protams, galvenais mērķis būvniekam droši vien ir arī nopelnīt vairāk. Un tam pamatā ir nevis skaisti modeļi, bet pareiza stratēģija, kā pielietot BIM pirms iedur lāpstu zemē. Tālāk mēs detalizētāk apskatīsim dažus nepatiesus apgalvojumus par BIM, un vēlāk, kā būvnieki šos apgalvojumus un šīs nepatiesības risina efektīvāk. Pirmais tātad no šiem apgalvojumiem ir, ko bieži var dzirdēt, ka ja projektēšanas fāzē nav bijuši izstrādāti modeļi, tad attiecībā uz BIM neko nav jēga darīt. Patiesībā ir tā, ka ir iespējams uztaisīt arī salīdzinoši vienkāršus modeļus no 2D rasējumiem un gūt labumu. Attēlos redzam ir tikai daži piemēri, kur mēs esam strādājuši ar būvniekiem, kur ir reāli iegūši kaut kādu labumu no BIM, pat ja projekts ir 2D vidē. Nākamais apgalvojums ir, ka no BIM ir iegūms tikai projektēšanas fāzē, lai gan tā ir taisnība, ka jo agrāk jūs sāksiet lietot BIM tehnoloģijas, jo ātrāk jūs varēsiet novērst problēmas un ir lielākas iespējas novērst būtiskas problēmas laicīgāk. Tomēr jāsaprot, ka projektētājiem BIM izstrādē var būt citi mērķi, kas nav, piemēram, saistīti ar būvnieku vēlmi iegūt optimālākus risinājumus, efektīvākus risinājumus, vai arī, lai uzlabotu būvdarba tehnoloģiju. Nākamais ir, ka BIM palīdz tikai lielos projektos. Esmu strādājis gan pusmiljardu vērtos projektos, gan 20 kvadrātmetru ēkās, un abos gadījumos būvprojektos ir bijušas rupjas kļūdas. Tātad 2D būvprojektos. Patiesība ir tāda, ka mazākos projektos BIM ir lielāka jēga pielietot mazāk veidos nekā lielos projektos. Bet iegūmi arī tāpat var būt. Par mazāk veidiem es runāju, kad ir kaut kādas pamatlietas, piemēram, risinājuma izvērtēšana, savietojamība, būvapjoma iegūšana, būvprojekta iegūšana no BIM, kas noteikti palīdzēs gan mazos, gan arī lielos projektos. Tomēr, jo lielāki projekti, jo lielāki budžeti, jo sarežģītāki projekti, un ir iespēja izmantot papildus lietas, kā būvdarbu plānošanas vai dažāda veida aprēķina analīzes, lai kaut kāds risinājums optimizētu, efektivizētu, un attiecīgi arī tādā veidā atgūt atpakaļ no tās ieguldītās investīcijas, izstrādājot un izmantojot modeļus tādā veidā. Vēl viens apgalvojums, ko salīdzinoši bieži vēl joprojām nāks dzirdēt, ir, ka no BIM jēga ir tikai jaunbūvēs. Manuprāt, un man pieredze rāda, ka rekonstrukcijas projektos kļūdas pieļautas tiek vēl vairāk nekā jaunbūvēs. Un viens no iemesliem, protams, ir tā, ka tiek kļūdaini ievākta informācija par esošo situāciju. Tomēr apvienojot dažādas metodes, piemēram, 3D uzmērīšana, dažādi veidi ultraskaņu un infrasarkanie mērījumi, ir iespējams iegūt daudz precīzāku informāciju, kuru pēc tam var integrēt vai arī no šīs informācijas izveidot būs informācijas modeļus. Un attiecīgi tādā veidā samazinot risku, kad kaut kas tātad šajā esošajā situācijā ir kļūdaini fiksēts. Nākamais apgalvojums ir par to, ka BIM maksā dārgi. Taisnība ir tāda, ka BIM noteikti prasa papildus iegūmus. Tātad gan saistībā ar programmatūru, gan noteikti ar zināšanām, kā lietot būs informācijas modeļus, bet pat vienkārši salīdzinoši modeļi var sniegt ļoti lielu pievienoto vērtību.
un bieži to izveide varbūt nemaksā tik dārgi. Nu, piemēram, savai mājai es investēju pats no savas kabatas naudu, lai man inženieris uzmodelē, piemēram, ventilācijas sadaļu, jo es zināju, ka tā vērtība pēc tam ir liela, ka es varu savietot dažādas risinājumus, un tā arī bija. Kad man izdevās atklāt ļoti kritiskas kļūdas, kas man maksātu būvniecības laikā 10-kārt vismaz vairāk nekā tas man izmaksāja tieši uzmodelējot šos risinājumus. Un visbeidzot, ir tāds apgalvojums, ka BIM lietošana ir sarežģīta. BIM izveide, tātad modeļu izveide un specifiski pielietojumi kā aprēķini vai kaut kas cits var būt, protams, diezgan sarežģīti, un tas varbūt prasīt laiku, kamēr to apgūst, bet tomēr tādas svarīgi pielietojumi un ļoti, tā teikt, kas sniedz lielu iegūmu, kā risinājumu izvērtēšana 3D vidē, neprasa parasti ļoti lielu laiku ieguldīt tātad apmācībā, lai iemācītos šos modeļus lietot. Un otra iespēja ir tāda, ka ir arī veids, kā jūs varat paprasīt, lai tās puses, kas varbūt ražo šo informāciju, aprēķinus un tam līdzīgi piegādā jums informāciju ērtā veidā, ko jūs jau mākat lietot. Nu, piemēram, šie paši modeļi, kas ir pieejami ērtā formātā, ko jūs varat apskatīt ar bezmaksas rīkiem, vai tie būtu aprēķini vai, piemēram, būvapjomi, kas tiek eksportēti uz Exceliem, kurus jūs jau tālāk varat apstrādāt, pielietojot tās zināšanas, kas jums jau ir. Un tālāk tad par 5 galvenajām stratēģijām, ko būvnieki pielieto, lai no BIM reāli iegūtu. Parasti uzsākot būvdarbus un atkarībā no līguma veida būs 2 situācijas, ka projektēšanas fāzē ir bijis BIM, un, piemēram, ir pieejami kaut kādi atsevišķi modeļi, varbūt tie būtu, piemēram, tikai arhitektūras modeļi, varbūt tie ir visi modeļi, savietotie modeļi, un varbūt tur ir bijusi kaut kāda kvalitātes kontrole, varbūt nav bijusi, un otrs ir, kad modeļi vispār nav bijuši. Tātad tas nozīmē, ka nekāda savietošana 3D vidē projektēšanas fāzē nav notikusi. Pirmā stratēģija, ko izmanto būvnieki, ir, tātad, ja projektēšanas fāzē nav bijis BIM, tad, saprotot potenciālos riskus, būvnieki rada modeļus paši. Nu, tātad pasūta varbūt ārpakalpojumā, lai kāds rada, vai nu tās ir noteikts disciplīnas, vai noteikts sistēmas, vai te būtu visi ēkas modeļi, un tad attiecīgi izmantot to informāciju no modeļiem, lai pārliecinātos, ka nav būtiski riski, būtiski kļūdas, kas pēc tam var maksāt daudz dārgāk. Šeit viens piemērs, pavisam primitīvs no manas mājas, kur mēbeles ir samodelētas kā kastītes ar pareiziem gabarītu izmēriem, bet mērķis šim ir, lai pirmkārt pārbaudītu, vai visam pietiek vieta, otrkārt, lai paskatītos, vai izvietojums ir ērts un atbilst manām ģimenes vēlmēm, un trešais ir paskatīties, kā šis izvietojums ietekmē to, kur jāatrodās, piemēram, rozetēm un slēdžiem. Un šādus modeļus izveidot prasa ļoti ātru, tas ir mazu laiku, bet tā pievienotā vērtība ir ļoti liela, it sevišķi pēc tam vēlāk eksploatējot ēku, kad jums nav, teiksim, pārmetumu par to, ka jūs esat aizmirsuši kaut kur kaut ko ielikt. Pēc tam tā forma, ka jūs varat apskatīties šos risinājumus 3 dimensijās, jums dod vēl vienu tātad šo dimensiju, kas ļauj vēl uzskatāmāk ieraudzīt kaut kādas potenciālas problēmas. Protams, lielākā mērogā, ja mēs skatāmies pasaulē, būvnieki, cevišķi ASV, Lielbritānijā, lielākos objektos, viņi arī rada modeļus pat iepirkuma fāzē, tātad pašu savu rēķina, un tādā veidā cenšas analizēt un piedāvāt pasūtītājiem efektīvāku, labāku risinājumu, piemēram, kā realizēt šo projektu, un galu galā tas, ko viņi cenšas panākt, ir, kad viņi var piedāvāt varbūt zemāku cenu, tāpēc, ka viņi ir atraduši veidu, kā uzbūvēt labāk, vai kā risinājums pamainīt, lai varbūt tas būtu ērtāk pasūtītājiem, bet tajā pašā laikā izmaksātu mazāk, un galu galā tas ļauj viņiem uzvarēt iepirkumā. Un tādu piemēru ir pietiekoši daudz. Mums bija arī atbraucis no Skanskas, Amerikas, tātad šis ceļu nodaļas vadītājs, viņš arī rādīja, kā viņi paši modelē, paši analizē,
veic šīs saucamās būvdarbu simulācijas un saprot, vai arī satiksmes plūsmu simulācijas un saprot, kādi ir šie risinājumi projektētiem, vai tur var kaut ko uzlabot, tādā veidā ietaupot simtiem tūkstošu, dažreiz pat miljonus. Un tas viņiem galu galā ļauj uzvarēt iepirkumus, bet, protams, saglabājot peļņu. Stratēģija numur 2. Tātad, ja modeļi nav bijuši, būvnieki tātad paši var radīt šos modeļus, un šajā modeļu radīšanas procesā no 2D rasējumiem ir iespējams arī atrast jau šīs nepilnības un kļūdas rasējumos daudz uzskatāmāk. Piemēram, šeit attēlā arī ir atsevišķas zonas, kur radot modeļus, ir fiksēts, ka trūkst informācija. Varbūt risinājumi nesakrīt starp plāniem un griezumiem, varbūt trūkst kaut kāda informācija, lai saprastu, kurā vietā tas elements ir izvietojams vai kāds ir viņa, piemēram, ir atšķirības. Bieži vien redzams, ka ir atšķirības starp šķērsgriezumu, kas parādās specifikācijā un kas parādās plānā, un tā joprojām. Un tas, attiecīgi, diezgan uzskatāmi parādās tad, kad modelē, jo, ja jūs trūkst informāciju, lai uzmodelētu, tad bieži vien tāpat informācija trūkst arī, lai uzbūvētu to elementu. Savukārt pēc tam jau, kad tiek radīti šie modeļi, ir iespējama to savietošana, tātad 3 dimensijās. Es vēl nesen runāju ar vienu būvnieku, kas būvē villas Francijā, rekonstruē, varētu teikt. Un viņš teica, ka tās pašas problēmas, kas šeit Latvijā, ka tie projekti, kas ir 2D, tur ir ļoti sarežģītas komunikācijas, un viņi cenšas savietot neskaitāmus 2D plānus un mēģina ieraudzīt, kā tas viss iet kopā, kad tas reāli nav iespējams, un tas rada pamatīgas galvas sāpes pēc tam būvniecības laikā. Ja, savukārt, uzmodelēt no 2D ir iespējams savietot, nav obligāti modelēt visu, par ko es arī vēl pastāstīšu, un jūs varat atrast, risināt būtiskākās problēmas laicīgi. Stratēģija numur 3. Pat ja projektēšanas fāzē ir bijusi modelēšana, tas nenozīmē, ka nebūs problēmas. Tātad tas process, kāds ir varbūt noticis projektēšanas fāzē attiecībā uz BIM, viņš var būt ļoti atšķirīgs. Tur var būt ļoti bijusi nopietna sadarbība, un risinājumi tiešām ir bijuši saskaņoti 2D, 3D vidē ar pasūtītāju lietotājiem, un arī iekšēji inženieri ir strādājuši. Tajā pašā laikā pietiekoši bieži vēl joprojām ir situācijas, kad ja būvnieks paskatās modeļus, piemēram, iepirkuma fāzē vai uzsākot būvdarbus, tiek secināts, ka tomēr nav līdz galam. Tas ir viens, otrs dažreiz secina arī, ka būvprojekts nemaz nav iegūts no modeļiem, un tur ir kaut kādas veidojas nesakritības. Tā kā, respektīvi, jūs pat nevarat īsti paļauties uz to informāciju, kas ir modeļos. Līdz ar to būvnieki to bieži izmanto, tie, kas saprot gan iepirkuma fāzē, gan arī būvdarbu fāzē, kā izanalizē, varbūt uzdod jautājumus un kaut kādā veidā arī to izmanto pēc tam savā labā, attiecīgi identificējot šīs problēmas un norādot arī, kad ir šie trūkumi būvprojektā. 4. stratēģija ir, ka pat slikts BIM var atļaut kaut ko iegūt būvnieku labā. Tā, piemēram, pat ja jums ir šie modeļi, bet tur trūkst informācija, kas ir elementos, kas ļauj, piemēram, viņus izmantot, lai iegūtu būvapjomus, ir dažādas metodes, kas ļauj gan šo informāciju, piemēram, papildināt, gan arī izmantot vienkārši kaut vai, lai tāmētājiem radītu uzskatāmāku priekšstatu par to, kāda šī būve ir, kādi ir šie elementi, un varbūt kā precīzāk iztāmēt un nekļūdīties. Viens piemērs no tāmētāja bija, ka, piemēram, ir atšķirība, vai loks ir jāmontē 1. stāvā, vai arī 10. stāvā. Jo 10. stāvā jums vajadzēs vēl papildus celtni, lai uzceltu šo logu augšā. Savukārt 1. stāvā tas nav nepieciešams. Un tas ir 2 dažādas izmaksas. Savukārt, ja mēs skatītos uz 2D būvprojektu, nevienmēr iespējams ir viegli pateikt kaut kādas tādas nianses, kas var arī ietekmēt šīs būvniecības izmaksas un radīt papildus izdevumus. Un stratēģija numur 5 ir, ka nav nepieciešams izmantot no BIM ļoti daudz, lai iegūtu to vērtību.
tas, ko es arī cenšos skaidrot pasūtītājiem, ir, ka jūs varat sākt šo BIM procesu pamazām, kaut vai tikai izmantojot modeļus, pagrozot viņus 3D vidē un panelizējot risinājumus. Ļoti bieži ir bijis tā, ka mums ir bijušas sesijas kopā ar būvniekiem, kur viņi redz ar savu pieredzi, redz, kad ir kaut kādas lietas, kas projektēšanas fāzē galīgi nav pareizi atrisinātas, un attiecīgi laicīgi to pamana, un to var kaut kādā veidā laicīgi risināt. Ja, un pēc tam, pamazām jau apgūstot un ieskrienoties, ir iespējams papildus jau likt klāt dažādas BIM pielietojumus. Jā, tā skaitā, tur, piemēram, būvdarba analīzes iespējas un kaut tie paši būvapjomi un tā tālāk. Un pamazām audzēt to pieredzi. Tas nav nepieciešams jums uzreiz mēģināt izmantot visu, ko no BIM var dabūt ārā. Un tur var dabūt diezgan daudz. Tālāk es gribēju noprezentēt divus piemērus no projektiem Latvijā, kur BIM reāli palīdzēja. Pirmais piemērs bija no privāta pasūtītāja projekta, kurā projekta vadītājs izlēma, ka projekta noslēguma fāzē tomēr ir jāizveido šie modeļi no 2D rasējumiem, ar mērķi pārliecināties, vai nav kaut kādas būtiskas savietojamības problēmas. Tā bija vēsturiska ēka, un mans uzņēmums uzņēmās izveidot arhitektūras būvkonstrukciju un inženiertīklu modeļus, un pēc tam veikt šo savietošanu un analīzi. Un bija tādas dažas interesantas lietas šim objektam. Pirmkārt, šis objekts bija veikta tā saucamā 3D uzmērīšana, 3D skenēšana, bet rezultāts, ko pēc tam izmantoja arhitekts, bija tātad 2D plāni, kas iegūti no šiem uzmērījumiem. Un tas viena no lietām, ko mēs uzķērām, bija, ka vienā no zonām tā ēkai mainījās grīdas līmeņa atzīme diezgan būtiski, un tas neparādījās tajos plānos, jo plāns vai griezums, tā ir tikai atsevišķa kaut kāda zona, kur ir šis griezums izveidots, un tur nav tāda informācija kā 3D modeļos. Un arhitekti attiecīgi bija nepareizi uzprojektējuši, un tas bija tālāk jau pavilcis līdz to, ka arī inženieru sistēmas nebija pareizi saprojektētas tajā zonā, un bija jāveic izmaiņas. Un tālāk jau, kad tika izveidot šie modeļi, gan pašā modeļa veidošanas procesā izgaismojās šīs klasiskās problēmas ar rasējumiem, piemēram, kad izmēri nesakrīt ar to, kādiem tiem būtu jābūt, vai bija kaut kādas nesakritības starp plāniem un griezumiem un tam līdzīgi. Un tajā skaitā arī šie savietotie risinājumi. Tā, piemēram, zonā, kas redzamā pa labi, bija secināts, ka maģistrālie ventilācijas gaisvadi gāja tieši cauri tātad šīm durvju pārsedzēju, un tur nebija nekādas iespējas neko mainīt. Protams, varētu samazināt durvju augstumu līdz niecīgam, bet tas secinājums bija, ka jāpārvērt to bija durvis pilnīgi citā vietā, lai šis mezgls viņu vispār varētu uzbūvēt. Tāpat arī daudz citas lietas, kas tika radītas, bet tas process kopumā, teiksim, modeļu radīšana, analīze, 2 līdz 3 nedēļu laikā tika veikts un tātad novērstas pēc tam kopā ar projektēju novērstas tik ļoti būtiskas problēmas, kas, protams, pēc tam būvniecības procesu atviegloja. Otrs piemērs arī no objekta Latvijā, un arī līdzīgs princips, kad bija gatavs saskaņots būvprojekts, un pats būvnieks izlēma, ka nepieciešams veikt visu sadaļu modelēšanu no 2D rasējumiem. Atšķirībā no iepriekšējā procesa šeit papildus notika sadarbība ar ražotājiem. Tad šie ražotāji radīja savus atsevišķus modeļus, konstrukcijas, metāla konstrukcijas, un tā informācija tiks savietota arī ar inženieru sistēmām, un tā skaitā arī analizēti tie projekta risinājumi. Un tā pirmā lieta, pirmkārt, bija, ka projektā bija ļoti daudz dažādas lietas, kas bija palikušas neatrisinātas, un galu galā tas būvdarba vadītājs pēc tam viņā, tā teikt, secinājums pēc tā procesa bija, kad viņš pats teica, ka tas bija viņa labākais projekts dzīvē, tāpēc, kad izdevās laicīgāk atrisināt. Protams, ne visu, jo nevarēja visu paspēt, bet tādas kritiskas problēmas izdevās atrisināt laicīgāk.
Tie ir tikai daži piemēri, kur būvnieki veiksmīgi izmanto BIM savā labā. Protams, tās nav vienīgās iespējas. Ir tātad iepirkuma process, ir būvdarbu plānošana, modeļu sajūgšana ar ražošanu un piegādēm un daudz kas cits, ko būvnieki izmanto no BIM savā labā visā pasaulē. Vai BIM varētu noderēt arī tavos projektos? Sākšana ar BIM nav ļoti sarežģīta, bet principi un stratēģijas, kas ir jāzina, ir bišķīt jāsaprot, lai no tā būtu lielāks iegūms. Tāpēc, lai vairāk iemācītos konkrētus rīkus un stratēģijas un kontrolētu darbu kvalitāti, esmu izveidojis 2 dienu detalizētākas apmācības, kuras notiks maijā, 16. un 23. maijā, kur tātad visu šo pozitīvo un negatīvo arī pieredzi, ko es esmu iegūst visos šajos projektos, esmu gatavs dalīties, lai, protams, jūs varētu BIM izmantot savā labā savos projektos. Šajās apmācībās tātad es esmu apkopojis daudz un dažādas lietas. Pirmkārt, jau kas ir šie BIM pamati, no kā sastāv BIM un kā to var pielietot savā labā. Kā noteikt tieši, kas tev kā būvniekam ir vajadzīgs no BIM un kā to izmantot. Ko prasa pasūtītāji. Jo šobrīd BIM ir arī obligāts publiskajiem pasūtītājiem 3. kategorijas būvēm. Tur šobrīd top standarts, kas iespējams kaut kad būs obligāts. Respektīvi, pasūtītāji arī vairāk izmanto šo BIM, bet arī jūs kā būvnieki varat kļūt par pasūtītāju un, piemēram, pasūtīt modelēšanu, kā to izmantot efektīvāk un iegūt to, kas tieši jums ir vajadzīgs. Protams, kā piedalīties BIM iepirkumos un kā tos uzvarēt, kā tad praktiski pielietot BIM, piemēram, risinājumu izvērtēšanā, būvapjomu iegūšanā, gan projektēšanas fāzē, tātad izvērtējot, optimizējot risinājumus un iegūstot būvapjomus, gan arī būvdarbu laikā, plānojot būvdarbus, veidojot komunikāciju caur vienoto datu vidi, gatavojot izpildu informāciju un tam līdzīgi. Un galu galā, protams, arī tās stratēģijas, ko mēs esam redzējuši, ko pielieto būvnieki visā pasaulē, tieši kaut kāds padziļinātāks, tas advanced līmenis, kā izmanto BIM lielos, piemēram, projektos. Šīs apmācības, lai gan viņas notiks attālināti, viņas būs iespēja pieslēgties no jebkuras jums ērtas vietas, tās tomēr būs ļoti praktiskas. Ja? Jums būs iespēja pašiem atvērt un strādāt ar modeļiem, punktu mākoņiem, kā arī dzīvējiem parauga demonstrējumiem, kur es parādīšu, kā praktiski BIM pielietot dažādos veidos. Un šīs apmācības ir domātas visiem tiem, kas ir iesaistīti būvniecības procesā, gan būvdarbu vadītājiem, projektu vadītājiem, tāmētājiem, iepirkuma speciālistiem un arī citiem. Un, protams, arī uzņēmumu vadītājiem, kur arī bieži vien uzzina, kā BIM ļauj tieši palīdzēt varbūt nopelnīt vairāk un samazināt kaut kādus riskus un potenciālās problēmas. Tad viss, ko es šajās apmācībās stāstīšu, ir tātad saistīts ar šo lielo pieredzi, kas man ir saistībā ar 100 vairāk projektiem, kurā tātad es esmu pārsvarā viņus visus arī vadījis, un šīs apmācības, ko es esmu izgājis, kļūdas, ko es esmu pieļāvis un kādas secinājumus izdarījis, apkopojis šajās 2 dienās. Papildus pēc apmācībām būs piekļuve arī dažādiem būvs informācijas modeļiem, kurus pēc tam var izmantot, patestēt un lietot arī pēc tam. Būs piekļuve arī apmācību platformai, kur ir apmācības, vairāk kā 2 stundu apmācības tieši detalizētai būvapjomu iegūšanai no BIM. Būs pieejami arī veidni, tā kā mēs, kad pasūtam modelēšanu, mums vienmēr ir noteikts šīs vadlīnijas, kādā veidā tas ir jādara, lai iegūtu pēc iespējas labāku rezultātu, lai būtu arī kvalitatīvs rezultāts, ko var izmantot reāli pēc tam, piemēram, risinājumu izvērtēšanā, apjomu iegūšanā un tam līdzīgi. Pēc tam būs arī piekļuve visiem lekcijas materiāliem, un tā skaitā arī ierakstam 30 dienas būs piekļuve. Un visbeidzot, šis BIM kvalitātes kontrolas checklists, tas ir tas, ko mēs izmantojam katru reizi, kad mēs veicam kvalitātes kontrolu modeļos, lai pārliecinātos, ka viņi atbilst tam, kas ir noteikti šajos projektu prasībās, kad atbilst projektu mērķiem, viņus var izmantot šos modeļus savā labā. Un visas apmācības un visi bonusi kopā izmaksā 290 €, tad 2 dienas, 6 stundu apmācības, plus vēl 2 stundas online apmācības tieši par būvapjomiem. Papildus, tā teikt, bonus ir tam, ka mēs esam vienīgie, kas dod garantiju tam, ka ja tas, ko jūs redzēsiet šajās apmācībās, jūs nevarēsiet pielietot praksē,
tad mēs arī atgriezīsim šos ieguldītos līdzekļus. Un visbeidzot, tad mēs esam ierobežojuši šo dalībnieku skaitu līdz 15 cilvēkiem, lai būtu šis personiski iespēja uzdot jautājumus un arī analizēt jūsu konkrētās situācijas un problēmas, ko jūs saskaraties, un atrast risinājumus tieši pielietojot šīs BIM tehnoloģijas. Visbeidzot, tiem, kas pieteiksies apmācībām šodien līdz 5:00, būs 1-uz-1 privāta konsultācija par jebkuru no jautājumiem, kas ir saistīti, piemēram, ar tehniskiem risinājumiem vai ar būvapjomu iegūšanu un tam līdzīgi. Tas ir tiem, kas piesakās šodien līdz 5:00. Okay. Tālāk jautājums jums. Tātad, vai jums ir kaut kas, ko jūs gribētu uzdot šobrīd attiecībā uz BIM pielietošanu būvdarba laikā? Droši varat uzdot šobrīd jautājumus. Čatā vēlams ierakstiet. Kāds prasa, kur pazuda stikla nojumi tavā mājā. Tas ir vēl viens no lietām, kas vēl ir to do. Pagaidām vēl neuzbūvējām. Un tā ļoti paveicās 21. gadā trāpīt tieši uz Covid un uz karu, un tad attiecīgi nācās ļoti uzmanīgi izmantot tos BIM un kopā arī visu to, kas tur bija paredzēts, lai tā teikt novestu visu līdz galam un iekļautos tajā sākotnējā budžetā, kas, protams, nebija viegli, bet viennozīmīgi es arī apmācībās par to vairāk stāstu, kā BIM palīdzēja kontrolēt šo budžetu. Un, tā teikt, manā gadījumā es biju pasūtītājs un sarunās ar būvnieku, lai tā kā iekļautos tajos rāmjos un reāli arī uzbūvēt līdz galam. Vienīgais nojumē pagaidām nepietika. Tā. Cik var ilgā laikā uzmodelēt no 2D uz BIM 200 kvadrātmetru privātu māju? Te vienmēr jautājums ir, teiksim, ko jūs gribat redzēt, jo vienkāršāks tas modelis, jo ātrāk to var izdarīt. Es teiktu, ja vajadzētu, es skatos uz savu māju, ja es tur negribētu aizrauties ar skaistām fasādēm un tam līdzīgi, tad droši vien 2 nedēļu laikā varētu uzmodelēt. Bet man bija arī ventilācijas sistēma, kas bija jāmodelē, ko es teicu, inženieris modelēja, un protams, viss ūdensapgāde kanalizācija un tam līdzīgi. Es minēju, ka nav obligāti jāmodelē viss. Tas arī secinājums bija no manas mājas, un arī lielos projektos ir tas, ka, ja jūs gribat, piemēram, kā būvnieks paskatīties, vai pietiek vietas visiem risinājumiem, jums pilnīgi pietiek uzmodelēt maģistrālās caurules, stāvadi, tur, piemēram, kanalizācijas lielās caurules, ūdensvadu modelēšanai jēga. Es ļoti maz redzu, piemēram, no tādas risku novēršanai. Jā. Tā kā ir jāizvērtē, kam jūs to pielietosiet. Savukārt, ja jūs gribētu, ja es esmu pasūtītājs un es gribētu iegūt, pārliecināties par apjomiem, es šobrīd, piemēram, savā mājā secināju, ka būtu vēlējies, lai, piemēram, elektrības vadi būtu kaut kā detalizētāk parādīti, jo tur tā kļūda tāmēs bija diezgan liela, un tas man prasīja vairākus tūkstošu papildus ieguldījumu šiem elektrības vadiem, kabeļiem, pret to, kas bija sākumā paredzēts. Tā. Tātad instrumentu piedāvājums ir plašs BIM lietošanā. Kas no programmatūras, jūsuprāt, ir top 3? Pirmkārt, jāizdala ir programmatūru lietošanas veidi. Viens tātad ir radīt modeļus, viens ir viņus apskatīt, viens ir viņus kaut kā analizēt, viens ir veids, kā ar viņiem komunicēt. Ja? Modeļu radīšanā, top rīks pasaulē Revit. Latvijā to rīku ir bišķīt vairāk, plašāk pielieto, būs inženieri, kas strādās vienā vidē, arhitekti arī, piemēram, sadalās, tur pusi uz pusi, tur viena puse strādā Arhikadā, puse strādā Revitā un tam līdzīgi. Ja, parasti tas jautājums ir, teiksim, kam jūs gribat tos rīkus izmantot? Risinājumu izvērtēšanā, BIMCollab, Zoom, bezmaksas versija, ļoti populāra šobrīd arī būvnieku vidū, jo ļauj savietot šos IFC formāta modeļus, jā, bezmaksas risinājums un izskatīt risinājums 3D vidē. Jā, ja jūs gribat, piemēram, izmantot to failu apmaiņu, populārs ir Trimble Connects Latvijā ļoti ir, kur arī jūs varat izveidot šos savietotos modeļus, bet papildus tur ir iespēja arī glabāt failus un arī veidot komunikāciju, uzdevumus un tam līdzīgi.
tāpēc ir teiksim, ļoti populāri šie rīki. Tā, kādu programmatūru vislabāk izmantot modelēšanai? Atkal jautājums, ko modelēt, ko. Nu, īsumā tā tad ir tā. Vienu sekundīti, es iekopēšu saiti. Raksta, ka nestrādā, tuliņās. Tātad modelēšanā, kā es teicu, ir ļoti dažādos veidos. To var veikt. Es minēju, katrai, teiksim, disciplīnai un sadaļai ir piemērotāki risinājumi. Tā īsumā Latvijā populārākais, kā es teicu, arhitektūra ir Arhikāds vai Revits, būvkonstrukcijas būs pārsvarā Tekla vai Revits, un inženiertīkla pārsvarā būs tāds Magikad spraudnis uz Revita bāzes, vai arī tur ir daži citi risinājumi, ko vairāk varbūt lieto elektriķi. Vienmēr tad jāskatās, kas ir tas mērķis, ko jūs gribat panākt. Ja? Jo tiksim, šobrīd populāri valstniekam īpašumi ir ļoti nopietnas prasības attiecībā uz informāciju, kas ir jāiekļauj elementos un tā. Un tur dažiem rīkiem ir problēmas to izdarīt, un tāpēc tomēr parasti pieturās pie tiem, kuriem zina, ka to toši nevar izdarīt. Nu, piemēram, jums tur varētu būt problēmas kvalificēties iepirkumā, tāpēc, kad ir kaut kādas lietas, ko nevar izdarīt atsevišķi rīki, lai gan viņi ir diezgan populāri citās pasaules daļās. Tā, jā, es jums ieliku čatā to linku, bišķi citu. Kāds teica, ka kaut kas nestrādā. Labi, droši vēl kādu jautājumu var uzdot. Ja katrs izstrādā modeli savā programmatūrā, tad BIM tās daļas ir savietojamas. Ir daži nosacījumi. Pirmkārt, jā, īsumā to var izdarīt, bet viens no nosacījumiem ir tātad jāievēro vienota koordinātu sistēma. Tas nozīmē, ka, lai jūs savietojat, tie modeļi viņus sakrīt kopā uzreiz. Viņus var manuāli bīdīt, bet tas galīgi nav ieteicams, un tāpēc viņiem jāsakrīt kopā. Un tad ir šis IFC formāts, tātad tas ir atļauj ar ļoti daudz un dažādiem rīkiem, arī bezmaksas rīkiem savietot šos modeļus un izmantot, piemēram, risinājumu izvērtēšanā. Apmācībā es rādu dažādas risinājumus. Ir tādi, kas ir gan mākonī pieejami, kad nekas nav jāuzstāda uz datoru, jūs varat šos savietotos modeļus izmantot. Ir tādi, kurus var uzstādīt. Tajā skaitā jums ir iespēja arī tātad šos paprasīt no piegādātāja, piemēram, jūs esat būvnieks, varat paprasīt uzreiz, lai jums iedod savietoto modeli, kas jau uzreiz satur visas disciplīnas modeļus. Okay, droši var vēl kādu jautājumu uzdot. Nē, tur vēl precēji bija par arhitektūras un būvkonstrukciju modeļu, piemēram, izveidi 200 kvadrātmetru ēkai. Nu, jā, tiksim, vienkāršot modeli, kas tur nav detalizēti, varbūt fasāžu risinājumi, tam līdzīgi var izveidot arī vienas dienas laikā mierīgi. Jā, būvkonstrukcijas atkal jautājums, kam jūs to modeli pieliesat. Tas ir galvenais vienmēr attiecībā uz BIM izveidošanu, tāpēc es runāju par to modelēšanas veidni, pasūtīšanas veidni. Jums jāsaprot, kam jūs to modeli vajag. Jūs sakat, jums vajag iegūt būvapjoms, ok, tas pasaka kaut ko, bet jautājums ir, kas jums tiešām ir vajadzīgs. Nu, mums bija nesen saruna ar vienu ļoti pieredzējušu speciālistu, kas izmanto BIM būvapjomu iegūšanā. Un, viņš teica, ka viņa pamata fokus viņiem ir uz būvkonstrukciju un arhitektūras daļu. Ja, un viņi izmanto maksimāli, cik daudz tajos modeļos ir informācija. Tā skaitā, ja tur ir arī stiegrojumi un tādi elementi, to visu, lai iegūtu precīzāk šos apjomus. Ja. Bet tā pašā laikā viņš teica, ka, teiksim, attiecībā uz inženieru tīkliem, tur bieži vien tās kļūdas tiek pieļautas retāk attiecībā uz, un viņas maksā mazāk, tāpēc viņi vairāk uzsver tieši liek uz būvkonstrukciju daļu.
Nu, izskatās, laikam, ka pagaidām jautājumu vairs nav. Es teikšu jums liels paldies par dalību un gaidīšu jūs apmācībās. Visu labu! Paldies!